Nu, redz, tātad, kā mēs varam izlasīt šīs prezentācijas nosaukumu elektrogrēks, tas ir tāda, manuprāt, asprātīga atsauce uz ugunsgrēku, kas ir fenomenāli veiksmīgs seriāls Latvijā bijis. Un nu jau sāk izskatīties, ka arī mans kursors LV lietot elektroauto eksperiments ir, gribot, negribot, kļuvis par diezgan populāru, teiksim tā, diskusiju objektu, jo, teiksim, raksti mums ir bijuši aptuveni 10, pie šiem rakstiem ir bijuši jau vairāki simti komentāru, ir bijuši vairāki tūkstoši dažāda ierakstu sociālajos tīklos, Twitterī, X un Facebookā, un desmitiem, pat ja ne vairāk, 100 tūkstošu skatījumu jau šai visai lietai, rakstiem tiem. Bet tālāk, vispār ar elektroauto, protams, ka pieredze ir mums pietiekami sena, konkrēti kursors LV tehnoloģiju bloga kontekstā mēs esam rakstījuši par jaunumiem, aktualitātēm, pamata elektromašīnu, bet ne tikai, jau ļoti daudzus gadus, kad vispār sāka parādīties kaut kāda informācija par šīm lietām, un 2020. gadā ar toreiz, arī šobrīd aktuālo Volkswagen e-up, šo te mazauto, mēs aizsākām veidot arī 1000 km elektroauto testus. Un tieši vienā patikne līdzīga tipa webinārā pirms vairākiem gadiem es dalījos ar pieredzi par šo projektu. Joprojām mēs pa vasarām braucam, mēs darām šos eksperimentus, un jau vairāk, tad tieši 34 mašīnas ir izbrauktas mūsu eksperimentā. Šeit mēs fokusējamies uz jauniem auto pārsvarā, Latvijā nopērkamiem oficiāli auto, plus 2 Teslas ir bijušas. Un, teiksim, šo 1000 km eksperimentu mērķis ir saprast, kas tās ir par mašīnām, cik ērtas, cik neērtas, kā tur multimediju sistēma darbojas, kā šīs mašīnas uzlādējas, kā izlādējas, un tad smuki vēl arī ir tāds apkopojošais rezultāts, kā tad kurai mašīnai ir izdevies veikties. Lūk, un braucot ar šīm te mašīnām, tā tad ir aptuveni saprotama, kā attīstās mums uzlādes iespējas, kā attīstās pašas mašīnas, un, protams, ka ir skaidri redzams, ka kopumā šīs te mašīnas kā kategorija vēl ir dārgas. Jā, protams, sāk parādīties pieejamākas arī mašīnas, arī tur Dacia Spring, piemēram, vai tas pats e-ups, kas ir zem 30 000 eiro, bet tā principā visas šīs modīgās, kaut cik spējīgās elektromašīnas ir 30, 40, 50 un uz augšu 1000 eiro. Nopirkt tie, kas var, tie var nopirkt, tā nekāda baigā māka, bet procentuāli no Latvijas sabiedrības tā nav pārāk liela daļa, kas var atļauties iegādāties un eksploatēt šādas mašīnas. Un atkal, ko darīt pārējiem? Tostarp arī man. Es negribu, es varbūt arī varētu nopirkt mašīnu dārgāku ar banku uz pusēm, bet es negribu. Bet ko tad darīt mums? Un tieši tāpēc radās ideja izveidot jaunu eksperimentu ar lietotu elektroauto. Tā doma jau man bija sen, bet beidzot rudenī es izlēmu, ka vajag to beidzot darīt. Un tu droši vari doties uz Slipsvītra kursora EV adresi, un tur arī tiks uzreiz taisno šo te kategoriju, kas ir speciāli kursorā izveidota, kurā mēs rakstām katru aspektu ar šīm mašīnām. Un tātad šo mašīnu es pērku pats par saviem plus bankas līdzekļiem, un te nav nekādu sponsoru. Ir sadarbības partneri dažos atsevišķos punktos, un vienmēr viņi tiek katrā rakstā uzsvērti. Bet tā doma ir tāda, ka es pērku šo mašīnu, es ar to braucu ikdienā, es pārdevu savu iepriekš izmantoto privātu auto, un tagad ģimeni mēģinu vadāt ar šo te lietotu elektroauto. Un attiecīgi es gribu izžmiegt maksimumu laukā un pastāstīt mūsu lasītājiem, sociālo tīklu sekotājiem pilnīgi visu, gan labo, gan slikto. Man nav nekādu bloķu, man nav nekādu problēmu atzīt, kur esmu nofēlojis, par to mazliet arī tālāk prezentācijā, bet vienkārši parādīt, kāds varētu būt piemērs, kā izskatās šī eksploatācija. Uzreiz ir jāpiezīmē, ka elektroauto eksploatācija var būt ļoti lēta, bet tas nenozīmē, ka tā būs lēta visos gadījumos.
Tas arī uzskatām tiek parādīts arī šajos rakstos. Un tad jā, te es stāstīšu, kā es izvēlējos, kā es dabūju mašīnu ar BRC partneri no Nīderlandes, jo es nekad nebiju pircis mašīnas ārzemēs, kur bija iespēja pamēģināt. Kā man veicās ar bankām izcīnīties, kāda mana pieredze ar valsts atbalsta programmu bija, kā es mēģināju noskaidrot tehnisko stāvokli. Uzreiz pateikšu, ka es tā arī neesmu sapratis, kāds man baterijas resurss, jo tas gluži vienkārši tehniski gandrīz nav iespējams. Ņemiet to vērā, citu arī. Tad kāda mana pieredze ir ar publiskajiem uzlādes tīkliem. Tagad drīzumā būs vēl 2 raksti. Tātad viens ir par apdrošināšanas jautājumiem, un otrs ir par tātad wallbox, jeb mājas uzlādes iekārtas ierīkošanu arī, jo tās ir super aktuālas tēmas, un par tām ir jārunā. Plus mēs vēl arī tajā Ievas pieminētajā podkāstā, ko kursors tev neraksta, cenšamies intervēt uzņēmumus, pārstāvjus, kam ir vairāk ko teikt par kaut kādām šīm lietām. Piemēram, mums arī bija saruna ar IF apdrošinātāju pārstāvi par to, kā vispār viņi skatās uz elektromašīnu teiksim, tā apdrošināšanu. Un par to ir gan podkāsts, ir gan raksts, būs drīzumā. Tikko bija ar Enefit tātad saruna par wallbox ierīkošanu, gaisā būs tas raksts nākamajā nedēļā, es domāju. Tad visi šie te aspekti. Bet tad vispār, jā, kāpēc šāda mašīna? Man bija skaidrs, ka es gribu salīdzinoši mazu budžetu veltīt šai te mašīnai. Tad es sāku domāt, kas būs tas budžets. Es secināju visai ātri apskatot mobilē DE pieejamo klāstu ar šīm mašīnām, ka principā var nopirkt kaut kādas nebūtu mašīnas sākot no 6–7 tūkstošiem eiro, bet tās būs mašīnas diezgan drūmas, super vecas, super pirmās paaudzes, kas spēs nobraukt ap 100 kilometriem labos laikos pa vējam. Bet tā kā tas būs man ģimenē vienīgais auto un sieva jau nav apmierināta ar šito, tad es meklēju kaut ko, kas vasarā var nobraukt 200 kilometrus. Un tad budžets ap 15 tūkstošiem varētu būt. Un tad šo konkrēto mašīnu tā arī izvēlējos. Gala cena pēc visām atlaidēm un valsts atbalsta bija 15 440 eiro. Atkal man ir raksts, kurā detalizētāk izskaidroju, kāpēc bija mana izvēle tieši šāda Hyundai Ioniq pirmās paaudzes elektroauto elektriskais, bet īsumā vienkārši man bija šāda te pati mašīna hibrīds. Un es sapratu, kas tā ir par mašīnu, un es, protams, ka no mūsu testiem tūkstošniekiem zināju, ka Kia/Hyundai māk taisīt elektroauto kā tādus, un man arī nebija pretenziju pret nekādām šiem te dienvidkorejiešu automobīļiem kā tādiem, kā nav vēlmu pēc pirkstiem gaisā un tādām lietām. Un jā, tad vasarā it kā šai mašīnai vajadzētu spēt nobraukt līdz ap 200 kilometriem ar vienu uzlādi. Ziemā, protams, kā mēs visai ātri sākām noskaidrot, tā tas nav. Komentārs par valsts atbalstu. Jā, jauki, ka tāda iespēja ir. Konkrēti tad manā gadījumā, principā, šis 2250 plus 500 eiro atbalsts man palīdzēja smuki nosakt BRC pakalpojumu izmaksas, respektīvi auto atgādāšanu no Nīderlandes. Un Latvijā pērkot lietotās mašīnas, viņas ir. Tu samaksāsi, teiksim tā, drusku dārgāk nekā ar visiem atbalstiem atvedot mašīnu no ārzemēm. Protams, ka kaķis maisā tiek pirkts, kā jau jebkura lietotā auto gadījumā, bet cenas ziņa mums ir aptuveni šāda. Tā kā kopumā forši, ka tas atbalsts ir, bet es neteiktu, ka tas ir noteicošais, lai cilvēks pirktu šādas mašīnas. Un arī pie jaunām mašīnām 4,5 plus 1000. Ja mašīna maksā 50 000, es tomēr kaut kā sliecos domāt, ka diez vai tie 4000 būs noteicošais. Visdrīzāk cilvēkam ir kaut kādu iemeslu dēļ vēlme to mašīnu kā tādu iegādāties. Jā, tas ir par to auto. Tātad viņu visai ātri bija klāt, sāku eksploatēt, jau bija pārdota tā mana iepriekšējā mašīna, lai man nebūtu kaut kāds vēlme atgriezties atpakaļ pie kaut kā cita, kas man arī ir. Tālāk, es dzīvoju dzīvoklī, jaunajā projektā, un pašā sākumā man nebija iespējas lādētāju, teiksim, mājās izmantot, man nebija lādētāja, un visai ātri es sapratu, ka, principā var Rīgā dzīvojot, mēģināt iztikt ar publisko uzlādes tīklu, bet šitik nespējīgu vai mazspējīgu mašīnu gadījumā
būs ļoti grūti, jo pat vēl tad, kad nebija sākušies sniegs un mīnusi, es lādēju šo mašīnu vidēji 2 dienās, pusotrā dienā. Tātad, un katru reizi, teiksim, 20 minūtes jāpasēž pie tā vada vidēji, tad rēķiniet, cik tas tev nedēļā laika aiziet. Un tev ir kaut kā jāiemenedžē tava ikdienas maršrutā. Modernākām mašīnām, kam ir lielāki akumulātori, kas spēj nobraukt vairāk, tad būs retāk jāsēž pie šiem lādētājiem. Un es zinu cilvēkus, kas dzīvo, teiksim, Rīgā kaut kur centrā, kur nav viņiem nekādas iespējas pašam savu lādētu ierīkot. Viņi arī mēģina iztikt ar publisko tīklu, tā kā tas kaut kādā mērā ir iespējams. Otra lieta ir tāda, ka publiskajā tīklā lādējoties, tas ir visdārgākais veids, kā uzlādēt šo te mašīnu. Protams, tur arī ir nianses. Ir dažādos tīklos, ir dažādas izmaksas par kilovatstundu. Ir tīkls e-mobi, tāds valsts tīkls uzturētais, atbalstītais, kurā vispār ir apmaksa nevis pa kilowatstundām, bet pa laiku, ko tu pavadi pie lādētāja. Un pat viena tīkla ietvaros, piemēram, Eleporta gadījumā, tev vienā lādētājā elektrības kilovatstunda var maksāt nepilnus 40 centus, citā var maksāt vairāk nekā 50 un pat 60 centus kaut kur. Respektīvi, nav tādas skaidrības. Un vēl arī, teiksim, kad cilvēki mēģina saprast, cik tad maksās tā uzlāde. Un tad es esmu nonācis līdz atziņai, ka kas viņu zina. Iekdedzes dzinēja aprīkotām mašīnām ir diezgan vienkārši pateikt, kāda cena ir uz staba. Staigā, protams, arī šī degvielas cenas, bet ne tik ļoti. Un ir diezgan noteikts ātrums, kādā tu vari uzpildīt degvielu mašīnā. Tad ar elektromašīnām nav grūti kaut ko to paredzēt. Tev pirmkārt, elektrības izmaksa var būt sākot no 0 centiem, piemēram, aizdziņu uz servisu kaut ko padarīt, tev viņu uzlādēja, ne tu zini, cik tev ielādēja, ne tu zini. Labi, šajā gadījumā pa 0 tev viņi ielādēja, teiksim, centiem, tad vienā publiskajā stacijā tev ir šī tāda cena, tādi ātrumi, citā vēl kaut kas. Ir ļoti grūti precīzi pateikt, cik tev izmaksā šī konkrētā uzlāde, kā arī precīzi uzskaitīt šos te uzlādes, jo šī mašīna ir pietiekami veca, viņai nav nekādas aplikācijas, jeb lietotnes, kura parāda precīzi šo te informāciju. Tad arī nianse. Bet pēc maniem aprēķiniem pirmie 1000 kilometri, braucot lādējoties tikai publiskajos tīklos, man vidējā cena bija 33 centi par kilovatstundu, kas nav ārkārtīgi daudz, nav maz. Tas ir tā tas arī maksā. Lūk, un ziema pienāca, un viss palika diezgan drūmi. Atkal tāds jautājums daudziem cilvēkiem, kuriem vēl nav elektromašīnas, viņiem ir tā saucamā range anxiety, respektīvi bailes, ka mašīna izlādēsies un ka viss būs slikti. Realitātē tie, kas pabrauc kaut mazliet ar tām elektromašīnām, visai ātri viņi saprot, cik tad bieži tā mašīna būs jālādē, un visdrīzāk viņu biežāk lādēs nekā vajag, lai nenonāktu līdz šādām situācijām, kā mēs redzam, līdz nullei. Šeit es bišķiņ pārrēķinājos, un bija jāpastur kāds 300 metrus līdz lādētājiem, jo neaizvilku gluži vienkārši. Es nebiju paredzējis, ka tie pēdējie 5% tik ātri izlādēsies. Bet šovs sanāca, negribot, bet kopumā tā nav tāda liela problēma, un Rīgas gadījumā tev ir tie lādētāji. Un mēs kā tikko iepriekšējā prezentācijā redzējām, ka lielākā daļa elektromašīnu arī ir koncentrētas tepat pa Rīgu. Un pat ar visu to rindas pie lādētājiem vēl es nebiju baigi novērojis, un pat, ja, piemēram, pie Sāgas bija aizņemts lādētājs, tur pat minūtes 3 tālāk aizbrauca pie Mežciema Sky un e-mobi stacijā lādējies un kārtībā. Protams, tas ir pie šī mazā elektroauto skaita, kas mums šobrīd ielās ir nākotnē, varbūt būs citādāk. Bet man jau ir sajūta, ka tātad šobrīd tas uzlādes tīkls ir pietiekami plašs, publiskais, un tas ātrāk spēj attīstīties nekā šīs te mašīnas kaut kā tik strauji neviens nemaz arī nepērk. Tālāk par to ziemas patēriņu, vispār par to ziemu. Te atkal var redzēt, tad, principā šai konkrētajai mašīnai normālos apstākļos, viņa ir efektīva. Zem 20 kWh uz 100 km stabili ir jābrauc. Es domāju, ka vasarā es braukšu 15 vai kaut kas tam līdzīgs, teiksim, šī kilovatstundas uz 100 km.
līdz ko pienāk ziema, un nevajag pat lielos mīnusus. Vienkārši ir sniegs, pa kuru tev jākašas visu laiku. Tomēr ir kaut kāda apsilde pat ar visiem siltumsūkņiem, kas šai mašīnai ir. Patēriņš ir vājprātīgi pieauga. Un 30 kWh uz 100 km ir dažas dienas, man ir šādas te bijušas. Un jo īsāk jums būs pārbraucieni, jo lielāk būs patēriņš. Tajā pašos klimatiskajos apstākļos, ja tu brauksi, piemēram, kā man te bija vienu dienu uz Cēsis Valmierā jāaizbrauc un atpakaļ, un patēriņš bija arī 17 kWh uz 100 km. Tātad ziema ļoti ietekmē. Un, ja tev ir dārgs auto ar lielu akumulātoru, tā ir mazāka problēma. Ja tev ir tāds kā man auto, tad no tiem vasaras 200 km tu vari nobraukt ziemā reāli ap 100 km. Tad, kad pērkot šo mašīnu, Twitterī man tā visdegunīgi cilvēki un zobgalīgi teica, ziemā nobrauks tikai 100 km. Nu, es negribēju tam ticēt. Nopirku šo auto, un tagad es redzu, ka tas tiešām var arī būt. Vēl par to ziemas braukšanu. Elektroauto vadīšana ziemā ir tāda lieta, pie kā ir jāpierod. Pirmajās dienās, es domāju, vienkārši vāks, tā mašīna iesprūdīs un es nekur netikšu, bet tas drīzāk ir tāds varbūt sajūtu līmenī, jo ar parastajām mašīnām, tu uzgāzē, viņi rūc, kašās, viņi tā kā tiek ārā. Šeit nekas nerūc, šeit nav nekāda vibrācija un tev ir sajūta, ka nekas nenotiek. Un plus vēl kaut kādas nianses, ka tā reģenerācija var saslidināt mašīnu tad, kad tu to negribi. Citiem vārdiem sakot, būs jāpierod. Nav viss pavisam slikti, bet ir zināmas atšķirības no parastām iekšzemes mašīnām. Un es to saku, braucot ar tādu pašu Ioniku, kas bija hibrīds, pat tādu pašu elektrisko Ioniku, es redzu, ka ir lielas atšķirības tam, kā šī mašīna brauc. Lūk, un tas, kur es beidzot tiku galā, ka man bija iespēja ierīkot arī uzlādes ierīci mājās. Tagad man vairāk nav problēmu ar 0% līmeni baterijā. Es atbraucu mājās, nevarbūt ne katru dienu, bet arī katru otro dienu vienkārši piesprāžos pie vada, lādējos, tagad man normāli viss uzskaitās, tarifs ir drusku lētāks nekā publiskajā tīklā, un no rītiem vēl arī pat mašīnu uzsildīt un vispārējais. Un te esmu sapratis, ka šitik vecām un mazspējīgām elektromašīnām uzlāde mājā tomēr ir nevis laba lieta, bet kritiski svarīga lieta, diemžēl. Kas tālāk tad liek aizdomāties visiem tiem, kas dzīvo dzīvokļos. Labi, manā gadījumā, pat ja dzīvoju dzīvoklī, man tomēr bija šāda tautstāva autostāvvieta, kurā vienojoties ar apsaimniekotāju, parakstoties, ka es esmu atbildīgs par šo, ko esmu ierīkojis, parakstoties par to, ka tajā brīdī, kad stāvvietai beigsies brīvās jaudas, man būs pienākums apmaksāt un iesaistīties šo jaudu vai slodžu izlīdzināšanas vai papildus jaudu piepirkšanas priekos man būs jāpiedalās. Un es varēju ierīkot šo lietu, bet citiem grūti. Un tā kā iepriekšējā prezentācija arī minēja, tad tas ir reāli grūti. Visur kopīpašumi, neviens negrib kaut kādas vietas atbrīvot kaut kādām mašīnām. Un pat, ja atbrīvos, iedomājies, tev ir kaut kādā ciematiņā vai mājā, teiksim, parādās 5 mašīnas vismaz. Kā viņi sarunās, kad tu lādēsi, kurā brīdī lādēsi? Es saskatu, ka tās būs lielas problēmas un nemaz ne tik tālā nākotnē, jo visdrīzāk cilvēki kuplākā skaitā sāks pirkt arī šādas vecākas, lētākas mašīnas, kuras vienkārši maz var aizbraukt. Tā ir tāda interesanta lieta, ar ko es tagad saskaros praktiski. Lūk, un, protams, kad tojoties noslēgumam, es bieži sāku pamanīt Twitterī un Facebookā arī tādus zobgalīgus komentārus, ka vai es jau nopirku ģeneratoru, lai neizlādētos kaut kur. Esmu pagaidām izskaitījis, ka jau 89 reizes kāds man ir vai labo vēlot, vai zobgalīgi kaut ko rakstot gribējis, ieteikt šādu lietu. Neesat jūs oriģināli ar šādiem tvītiem, es vienkārši uzskaitu. Lūk, tā kā pieredzes interesantas, man vēl ir tātad 48,8 kilometri jānobrauc, lai es varētu būt balts un tīrs pret valsti šī atbalsta kontekstā. Tā kā ir ko braukt vēl, es aptuveni saprotu, kāda būtu mana nākamā elektromašīna, bet joprojām tad turpināšu braukt ar šo, jo, manuprāt, ir labi, ka kāds kas nav saistīts ar auto tirgošanu, kas nav saistīts ar elektrības vai uzlādes ierīču pārdošanu, var pastāstīt, kāda manā gadījumā izskatās šāda pieredze.
Nav tā, ka viss ir slikti. Ir lietas, kas, piemēram, tā pati braukšana elektromašīnā, jebkādā, pat arī šī tik vienkāršā un salīdzinoši lētā elektromašīnā, braukšanas pieredze ir klusums un komforts un pātrinājums ir krietni labāks nekā jebkādās pat dārgās parastajās mašīnās. Un to es pat gribētu salīdzināt kā iPhones pret visiem pārējiem telefoniem vai podziņu telefoniem. Par tiem remontiem arī būs interesanti paskatīties, kas ar apkopēm būs. Par to arī būs raksts, jo tagad man būtu pie 120,000 jāsataisa pilnā apkope, un tad es noteikti ir uzrakstīšu, cik tas man izmaksās un kā tas izskatīsies. Tā kā droši nākam uz šo te saiti, piesakojam, iesaistamies diskusijās, komentāros vai nu tepat webinārā vai jebkur, kur mani varētu atrast. Es pavisam noteikti nepalikšu atbildi parādā. Tā kā paldies!